skatītāji! Labvakar, deju draugi, labvakar, kaimiņi, labvakar, kolēģi! Labvakar, klusais garām gājēji! Labvakar, skaļais garām gājēji! Labvakar, zēni meitenes! Mums ir patiesi liels prieks jūs visus redzēt. Jūs visi tikāt mīļi gaidīti. Aplausi! Šodien mēs esam sanākuši kopā, lai svinētu dzimšanas dienu. Tā ir diena, kad varam pulcināt savus draugus un kopīgi, kārtīgi izdejoties. Vidējās paudzes deju kolektīvs Daļradi šovakar aicina iedzintaroties. Jā. Meklēt un atrast deju dzintarus ar īpašiem stāstiem, vēsturi, vērtībām, raksturu un radošo garu. Atrast un iemirdzēties. Dzintars iemirdzas man rokās no cilvēkiem. Tas no šiem cilvēkiem. Man ir labi un viegli dzīvot. Ar manu dzintaru man ir ļoti labi un ļoti viegli dzīvot.
ir mūsu tautas vērtība. Tajā ir ieslēgta latviešu neatlaidība, spīts un izturība. Tajā ir latviešu neiznīcinamība. Nu, padomājiet, mums nepilnīgi 2 miljoniem ir pašiem savu valsts, pašiem savu zeme un pašiem savu valodu. Vai tad tas nav pārsteidzoši? Dzimtais atgādina par mūsu latviskajām vērtībām. Mīlestību pret mūsu zemi, darbu, kas mūs ceļ, dabu, mūsu bagātību, mūsu tautas dziesmām, kas dod spēcīgu latvisko dzīves godu.
katru dzintara spīdumiņu un liekumiņu un visas īpatnības saglabāja. Teiksim, ja dzintariņam bija 3 kājas, tad 3. nerāva nost, lai tikai viņš būtu līdzīgs 2 kāju dzintariem. Tā nē. Ja bija 4 ausis, tad 2 nerāva nost, bet atstāja visas 4. Ja dzintars bija ar ūsām, tad atstāja to ar ūsām, dabisku tādu, kāds viņš ir. Te katram dzintara gabaliņam pašam ļāva izvēlēties, kas viņam labāk piestāv. Jā, arī dejā mēs meklējam dažādus raksturus, tēlus, veidojam īpašus stāstus. Ļaujamies būt citādāki, iedzīvinām savu izveidoto skatuves tēlu un baudām tā neatkārtojamo veidolu.
Dzintars mākslinieku rokās pasakaini mainījās.
Dzintara gabali kusa un pārveidojās. Dzintara gabals pēkšņi pārvērtās dzintara gaismā, bet dzintara gaisma sabiezēja dzintara putekļos, un no dzintara putekļu mākonīša pēkšņi izveidojās dzintara cilvēks, kas pēc laiciņa atkal varēja pārvērsties apaļā dzintara gabalā vai pazust smaržīgos dzintara dūmos. Pavisam parasts dzintars pagrieza savu īsto pusi, nostājās īstajā vietā, iemirdzējās gaismā, kādā neviens to nebija redzējis, un visi nu iesaucās: Re, kur skaists dzintars! Te sēdēja mākslinieki, katrā dzintarā meklēja skaistākās vietas un parādīja tās citiem. Arī dzer no jauna radīta deja tiek slīpēta, mainīta, pilnveidota, lai iegūtu savu viskaistāko veidolu, lai pēc tam iznestu tautās tā iemirdzētos gluži kā dzintars.
Svīdi, svīdi, sienai zirdziņ, svīdi, svīdi, sienai zirdziņ, Vīdenis staļas lodādams ir, Vīdenis staļas lodādams. Raudi, raudi, jaunais puisī, raudi, raudi, jaunais puisī, uz kārēļu aizīdams ir, uz kārēļu aizīdams. Para
Es stāvēju vidu jūras, sveķu celmā galināji. Es stāvēju vidu jūras, sveķu celmā galināji. Mīlestība ir tāds dīvains cintars, ko nekā nevar aprakstīt, ne uzzīmēt, ne izstāstīt. Kad es piegūstu, viņš čuks tādus vārdus, no kuriem pāriet nogurums. Vēl vakarā
vakarā, kad visi aiziet gulēt noguruši, sāk runāt dzintars. Un es varu iet tumsai un sienām cauri, jo no visiem spēkiem vislielākais spēks ir mīlestībā. Labi vārdi, spēka vārdi, ko sakām viens otram, ar ko atbalstām viens otru, dara mūs stiprākus. Labus darbus darot, labas domas domājot un labus vārdus runājot, topam vienoti.
Un vēl viena burvestība ir manam Dzintaram. Labu cilvēku tuvumā Dzintars atdzīvojas. Reizēm iemirdzas tā, ka man sirds noreikst un acīs sakāpj siltums. Un patiesi, ja jūs redzētu mani tuvāk, ja jūs pieiet klāt, jūs redzētu, ka manās acīs gandrīz ir sariesusies asara, jo es jūtu, ka šodien šeit ir vienkopu sanākuši daudz labu cilvēku. Gaismas operatori, vai varētu lūdzu palūgt, lai nedaudz gaismu ieslēdz zālē. Un tagad, lai jūs par to pārliecinātos, visi klātesošie, es aicināšu jūs dejiskā vieglumā pagriezt savu galvu pa kreisi uz austrumiem, uz iedomātiem austrumiem. Es jūs ikvienu redzu teikt, tagad ir gaisma ieslēgta. Pagriežam galvu pa kreisi. Meklējam to Dzintaru, pagriežam pa labi, tagad paskatāmies tur, vai jūs redzat to Dzintaru. Vai jūs redzat, vai jūs jūtat? Nē, jūs nesītāt. Vēl vienreiz pagriežam galviņu pa labi un apskatāmies uz blakus sēdošo. Kāds veids cilvēks mīlestības pilns jums sēž blakus. Pagriežam galviņu uz otru pusi un arī tur sēž viens veids cilvēks, kurš šeit ir atnācis uz šo jauko jubileju. Un tagad saķersim viņu deiskā tvirtumā un nobučosim. Daram to! Daram! Tikai tā var tikt pie jauna tevi partnera, viņa draugi! Jā! Jūs to izdarījāt un apliecinājāt, ka Dzintars, kā arī viss šeit dzīvē, jāmāk tik meklēt un jāmāk tik saskatīt. Tātad Dzintars aizved tur, kur mēs esam kopā, kur visapkārt zeme zied un dvēsele kā cieliņa skrien. Tā ir radē. Tā man ir ciela viņa.
Tas viss jums. Bet tagad mēs aizsāvam skatuves Rīgas kultūras un tautas mākslas centra mazā ģilde direktora pienākumu izpildītāju Madaru Brikmani un direktora vietnieci Līgu Ruskulī. Sagaidīsim arī zem mīļus ar aplausiem. Labvakar, dejotāji, cik krāšņi, spilgti, krāsaini. Labvakar, skatītāji. Visu pirms. No sākuma īstenībā mēs pasniegsim vienu godrakstu, kas ir no Latvijas Nacionālā kultūras centra puses. Un pēc tam es teikšu runu. Šis ir atzinības raksts Rīgas kultūras un tautas mākslas centra mazā ģilde vidējās paudzes dēļ kolektīvam Dairade, tieši māksliniecības vadītāja Gunita Zirnei, par aktīvu līdzdalību kultūras vērtību radīšanā un ieguldījumu dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā un attīstībā, sveicot kolektīvu 15 gadu jubilejā. Gunita. Bija jānodod no Latvijas Nacionālā kultūras centra, bet tagad parunāšu kā mazā ģilde tomēr. Atceros, pirms 5 gadiem mēs svinējām jubileju Ziedoņzālē. Un toreiz īstenībā tas bija pirmais jubilejas koncerts, kad es pati devos apsveikt ar kolektīvu, tajā laikā kā vietnieci. Un to sajūsmu par dejotājiem īstenībā Tas ir tā, ka veids skatoties, kā dejotāji dejo, jo dejotājiem ir tā skaistā stāja, tā enerģija, un es ceru, ka jūs visi arī skriesiet maratonu, jo kā man gudri stāstīja mans brālis, kad es teicu, es arī gribu dejot, es tev jāspēj nosviet tur tāds konkrēts kilometru daudzums. Un skatoties uz to, kā jums mirdz acis un smaids no sejas nepazūd, tas ir tomēr no mazām dienām, kad jūs esat sākuši dejot. Es tiešām ceru, ka tajā 19. 20. maijā jūs arī paskriesiet kopā ar citiem līdzniekiem. Bet īstenībā tas galvenais, ko es gribētu jums vēlēt, ņemot vairāk to 5 gadu laikā, kad mēs pirms 5 gadiem svinējām 10 gadus, tagad 15. To 5 gadu laikā jums ir diezgan liels pārmaiņas notikušas. Mums bija trakais Covids un Lunita izaukvēja savu jaunāko bērniņu un nomainījās jums gan koncertmeistars, gan repetītors, bet jūs joprojām esat. Un īstenībā 15 gadi, ja tās vērtās no tāda cilvēka vecuma, tad tas ir tāds spurānības pusaudzis. Un to spurānības arī novēlu jums tā kā saglabāt līdz vismaz 18 gadiem, pēc tam skatīsimies tajos 20, varbūt būs mazliet tāda pieaugušāka attieksme jau. Bet, katrā ziņā saglabāt to vēlmi dejot un cīnīties īstenībā pret kaut kādām tām interesantiem izpausmēm, par kurām jūs paši zināt, kas ir bijis jāpārdara un kam ir bijis jāstāv pāri. Un tad mums ir dažādi pateicības atzinības raksti no mazās ģildes puses, tā kā sāksim tos pasniegt. Būs pateicības raksts Antai Krīgveldei par radošu un nozīmīgu darbu dejot prasmes attīstībā. Nākamais raksts mums ir Ilzei Poķei, tieši tāpat par ieguldījumu Dairedes darbībā. Tur spīd, caur taviem pirkstiem
piedzēdams, kas tur krīt, kas sarkans pavadīts. Kas tavam apviņā tiks laikās, kas tavam... Tagad būs pateicības raksti kā reiz dejotājiem. Inesei Skuķei par ilgadēju darbību dēdatē un nozīmīgu pienākumu izpildē. Pateicības raksts Ilzei Judrupai tieši tāpat par ilgadēju darbību un nozīmīgu pienākumu izpildē. Ilzes, tad ir vīra kungs Jānis Judrups. Jāni Judrups, tieši tāpat jums arī. Pateicības raksts Ilzei Pilčai par ilgadēju darbību, dēratē un nozīmīgu pienākumu izpildē. Pateicība Karīnai Lasmanai tieši tāpat par ilgadēju darbību un nozīmīgu pienākumu. Pateicība Soletai Kairišai par ilgadēju darbību un nozīmīgu pienākumu izpildi. Pateicība Agrim Pļaviņam par ilgadēju pašaizliedzīgu darbību. Pateicība Aldim Rūsītim par ilgadēju un pašaizliedzīgu darbību. Pateicība Ērikam Bondaram par ilgadēju dalību darbā. Pēdējā pateicība no mazās ģildes iet Uģim Eglītim par ilgadēju dalību darbā. Paldies, dāmas! Bet tagad mēs aizstāsim Rīgas deju apriņķa visvadītāju Daci Atmilioni. Jā! Labdien, Dērade! Tātad Rīgas valsts pilsētas pašvaldības izglītības, kultūras un sporta departamenta vārdā esmu jums nesu sveicienus jūsu dzimšanas dienām. Bija pavasarīgi, bija jautri, bija stalti, bija dzīves priecīgi. Gatavojoties šīm, es domāju, ka jums jāskatās, nu kāda tad jūs esat. Noskatījos 2009. gadā dzimuši, ja? Pēc horoskopa Vērši. Un jāsaka gan, ka tas visticamāk jūsu raksturā arī ir. Jūs esat neatlaidīgi, spītīgi, nebaidieties no darba, un Vēršis vienmēr vērš uzticību un iekaro, bez grūtībām iekaro visu apkārtējo sirdis. Un tādi jūs arī esat. Mīļā Dērade, daiļumu radīt, dzintarā un zeltā mirdzēt. Un tik uz priekšu. Es arī esmu, jāpasteidz, man ir diplomi, tātad atzinības raksts Rīgas kultūras un tautas mākslas centra mazā ģilda vidējās paudzes deju kolektīvu Dēratas zelts māksliniskai vadītājai Gunitai Zirnei par radošu darbu latviešu katoliskās dejas tradīciju kopšanā un popularizēšanā. Sveicot kolektīvu 15. gadu jubilejā, Alamovska kungs. Tādu pašu
atzinības rakstu saņem arī pats kolektīvs, tātad Mazā ģilde vidējās paudzes deju kolektīvam Dairadis zelts, par nozīmīgu ieguldījumu dziesmu un deju svētku tradīcijas uzturēšanā, sveicot kolektīvu 15 gadu jubilejā. Došu novēlēt. Protams, arī atzinības raksti ilgadējiem dejotājiem. Atzinības raksts Rīgas kultūras un tautas mākslas centra Mazā ģilde vidējās paudzes deju kolektīvu Dairadis zelts dalībniecei Baibai Tensonai par ilgadīgu un aktīvu darbību sveicot kolektīvu 15 gadu jubilejā. Šādu pašu atzinības rakstu saņem Santa Slica. Arī Elīnai Badunai šāds atzinības raksts. Ivaram Balodim. Aijai Ribai. Andai Dreiblatei. Katrīnei Latkovskai. Es teiksmes ir sagaidīsim tieši tā. Šis labs brīdis, lai jums. Tas ir. Raivīgi Tautieti. Paldies, paldies, tas bija brīnišķīgi. Paldies, paldies, aplausīt! Bet mēs gribam teikt paldies mūsu koncertā īpašajiem viesiem. Rīgas kultūras un tautas mākslas centra Mazā ģilde vidējās paudzes deju kolektīvs Līgo mākslinieckais vadītājs Jānis Purviņš. Jānis Purviņš? Jā. Bet kultūras pils vidējās paudzes deju kolektīvs Mana rotaļa mākslinieckā vadītāja Dace Atviljone. Stulpsti Ziedī, neaizmirstam sapņas, bet kultūras pils vidējās paudzes deju kolektīvs Rotaļa XO mākslinieckā vadītāja Diana Gavare. Kultūras pils Ziemeļglāzma, deju ansamblis Pērkons Aigārs Zemzeriņš. Arnikas tautas nama vidējās paudzes deju kolektīvs Arnika, mākslinieckais vadītājs Andijs Lēnmanis. Stulpsti Ziedī nebīdās, un tas priecē tā arī jābūt. Līvānu kultūras centra vidējās paudzes deju kolektīvs Daugavieši, mākslinieckā vadītāja Līva Rūliete. Krustpils kultūras centra vidējās paudzes deju kolektīvs Kreisburgā, mākslinieckā vadītāja Aija Rūliete. Tāpēc uzmanēsim skanām ovācijām. Paldies, paldies mūsu viesiem. Paldies par šiem skaistajiem pārsteigumiem, par šiem skaistajiem mirkļiem. Patrona augšas ir, lai ieložiņ šo skaisto mirkli, lai šis mirklis paliek arī rītdienai un parītdienai. Tā. Bet mūsu jubilāri. Un tagad mēs atkal atgriežamies pie mūsu vainīgiem jubilāri. Rīgas kultūras un tautas mākslas centra Mazā ģilde, vidējās paudzes deju kolektīva Daidrade,
mākslinieckā vadītāja Gunita Zirne. Klausīt! Trīsnādā piesakos arī repetitore Anta Grīvalde un koncertmeistere Ilze Boģe. Druši. Vārds sveicējiem, lūdzu. Ja? Došu savu balsu pasakāt. Protams, jūs arī jārunājas, es to redzu. Labvakar visiem. Mīļā Daidrede, deju ansamblis Pērkons jūs sirsnīgi sveic šajā nozīmīgajā jubilejā 15 gadi. Tas it kā ir tikai pats ieskrējiena sākums, bet jums viss vēl ir priekšā. Un mēs vēlamies jums šovakar dāvināt lietu, kurā jūs varat iekapsulēt savas skaistās sielu cepures. Un vēlreiz teikt visiem jums lielu paldies, īpaši jūsu fantastiskajām vadītājām un koncertmeistarei, jo jūs jau zināt, ka viņas jums ir pašas labākās. Liels paldies Daidai, kolektīva Agnikā vadītāju un kolektīvu vārdā par uzaicinājumu uz jubilejas koncertu. Mēs vēlamies jūs sveikt ar vārdiem skaties uz priekšu, skan gadi, kā mūzika, ņem tos un dzīvo. Atgūstams nav ik nekas, iegūstams tik, cik jūs spējat. Un tā kā vidēji paudzei dažkārt ir vajadzīga enerģijas piešprice, tad kolektīvs Agnika dāvā jums enerģijas avotu īstermiņa lietošanai. Un ar jūsu atļauju, tā kā dejojot nav iespējams aplaudēt šarmantajam vadītājam, aplausi šarmantajam vadītājam! Tā, jūs mūsu ītiņām neko neteiksiet, ja? Vajag. Jā, mēs gribēsim, lai tu pasaki. 3-4 visi zāle reizē un arī, kas ar 3-4, jā? Jā, 3-4. Daudz laimes būs, jā. Okay. 3-4! Daudz laimes! Un aplaus klubs ar viens otru! Tieši tā. Tātad vārds. Mie draugi, nevajag kautrēties. Nevajag. Pirmīt jūs redzēt, es daudz runāju, es arī daudz kustos, es vēl dzīvelīgs esmu. Priekš saviem, es arī varētu pusmūlu, jā. Tātad, pagaidām pataupīsim skaistos vārdus. Viss tikai sācies, tad vārds vainīcīgi. Nu tā, šovakar esam iedzinteroši 6 neatkārtojumus dzinterus. Dzinterus, kas ir zelta fonda dejas, dzinteru ar mūsu latviskajām vērtībām, dzinteru ar raksturiņu, dejas, ko ir radījuši šeit uz skatuves esošo kolektīvu vadītāju un mūsu repetitori Anta, un dejas ar stiprajiem spēka vārdiem un izskaņā kā veltījums manām un manas daitas saknēm mīļā Dzielaviņa. Paldies vēlreiz teikt mūsu īpašajiem viesiem par koncertu kuplināšanu. Es skatījos no zāles aizmugures un priecājos par jums, cik tiešām skaists ir dejotājs. Sakopts, smaidīgs,
priecīgs un laimīgs par to, ka spēj radīt brīnumu uz skatuves, un šo brīnumu nodot arī skatītājiem. Paldies, ka atsaucāties un esat kopā šodien ar mums šeit, Ziemeļblāzmā, un svinat mūsu mazo 15 gadu jubileju. Paldies jums, mīļie! Un te kārtējā rinda paldies. Paldies maniem dejotājiem, paldies Antai, paldies Ilzei, paldies, ka esat kopā ar mani visu šo laiku. Visās bēdās, visos priekos, es ar jums lepojos un ļoti, ļoti mīlu. Un vienmēr teikusi, es priecājos ar jums būt kopā, esmu priecīgi jūs satikt mēģinājumos un būt laimīgi redzot jūsu skatuves. Paldies jums, mīļie! Un tagad griežos es pret zāli. Un zālēs sēž arī dejotāji, kas ir bijuši 15 gados šeit, kopā ar mums uz skatuves. Arī jūs esat stāsts daļa no Dairadas 15 gadiem. Paldies, ka esat atraduši laiku un esat kopā ar mums šajā vakarā. Paldies, mīļie! Paldies mazajai ģildei par piederību ģildes kolektīvas saimē un līdzdalību un atbalstu koncerta tapšanā. Paldies jums, Madara un Līga! Ziemeļblāzma par iespēju būt uz šīs skatuves. Paldies mūzikai un paldies gaismai un šim skaistajam, ko es redzat aiz mums. Paldies par atsaucību, par foršām sarunām. Paldies, kungi, tur aizmugurē. Un paldies, es saku arī jums, mūsu mīļajām ģimenēm, draugiem, kas laiž 2 reizes nedēļā vakaros, palaiž un atlaiž un brīvdienās mums šeit satikties. Un arī būt laimīgiem. Vēl viens maziņš, bet patiesi liels paldies izsaku Silviešu telpai, kura mani uzaicināja kļūt par vidējās paudzes deju kolektīvu Dairatu vadītāju pirms 14 gadiem, kura uzticējās un redzēja, ka es varu pacelt un celt un 3 svētkus kopā būt ļoti labā sniegumā. Un es atbrīnoju viņas tālredzību par piemiņu Silvai. Paldies, Silva, ka tu esi bijusi kopā ar mums pašā sākumā. Paldies, viņai! Un tā, visi paldies ir pateikti. Un svinēt, tas ir ne tikai atcerēties, svinēt arī skatīties ir uz priekšu. Un tāpēc šovakar vēlamies darīt zinām jūs vienu faktu, ka turpmāk koncertā Pišās jums būs jāmeklē jauns kolektīvu nosaukums. Mēs atgriežamies nedaudz pie pirmsākumiem, pie saknēm, un jūs mūs atpazīsiet pēc nosaukuma vidējās paudzes deju kolektīvs Dairadas zelts. Mēs esam tie paši, tik nosaukums drusku pavainījies. Bet tas taču nav svarīgi, jo pa lielam mēs esam šeit visi tie paši un esam to pašu vārdu un tās pašas vērtības. Paldies skatītājiem, ka bijāt kopā ar mums. Mēs dejotāji turpināsim svinēt. Lai jums brīnišķīgs vakars un paldies, ka bijāt kopā ar mums. Tēti, mammas un sievas un vīri, gaidiet mājās, gestus, prātus atgriežamies, esiet gatavi svinībām. Un kā jau pirmie teicu, lai labie vārdi netiek taupīti, bet dejotāji ir apbalvoti arī ar ko? Protams, ar kustību. Un dažkārt dzīvē ir ļoti grūti kaut ko pateikt. Tādēļ, mīļie draugi, kustība ir dzīvības apliecinājums. Ja nu jūs nerodat kādu vārdu, ko jūs gribat pateikt, vienkārši pieiet klāt, apskaujiet, un kas zina, varbūt taps jauns pāris, deju pāris. Lai lustrīšanās
Tēt, mammas, sievas, vīri, bērni gaida mājās, vai līdz ar turpināt svinēt ar mums. Lai labi skan, labi, un rīt no rīta nedaudz sāp kājas, nevis galva. Ja?